Tagad mēs kopā veiksim jūsu pakalpojumu iestatīšanas procesu. Pakalpojums būs redzams klientiem tikai tad, kad to pabeigsiet, ar šo pogu pārceļot to no melnraksta stāvokļa uz aktīvu. Bet tas būs iespējams tikai tad, ja izpildīsiet visas obligātās darbības pakalpojumu iestatīšanas procesā. Pakalpojuma nosaukums ir jūsu pakalpojuma nosaukums mūsu mājaslapas tirdziņā. Noteikti izveidojiet to īsu, taču iekļaujiet svarīgāko informāciju par pakalpojumu. Piemēram, web dizains iesācējiem. Mūsu platforma darbojas vairākās valodās, kas kopumā palīdzēs jums piesaistīt vairāk klientu, jo meklēšanas rezultāti no meklētāju programmām visticamāk novirzīs uz jūsu pakalpojumu, meklējot informāciju jebkurā no platformas valodām. Bet tas arī nozīmē, ka jums ir jātulko arī daļa apraksta informācijas. Ja nevarat vai nevēlaties veikt tulkojumus pats, vienkārši ievadiet to kādā no valodām un nospiediet automātiskās tulkošanas pogu. Pirms turpināt, noteikti pārbaudiet tulkošanas rezultātu. Pakalpojuma periods nosaka, cik ilgi jūsu pakalpojums tiks publicēts platformā, kā arī noteiks jūsu klientu pastāvīgo pierakstu līgumu beigu periodu. Struktūra vienība ir jūsu fiziskās pakalpojuma sniegšana vieta, kur fiziski tiek sniegts pakalpojums. Arī tad, ja jūs sniedzat pakalpojumus attālināti, jums tādai ir jābūt vieta, no kurienes tiek veikta saimnieciskā darbība. Tā var būt jūsu studija, klubs, jūsu klases vai citas telpas adrese UT. Kategorija, apakškategorija un tips ir jūsu pakalpojuma klasifikācija. Ja uzskatāt, ka mūsu klasifikatoram kaut kā pietrūkst, lūdzu informējiet mūs un mēs apsvērsim iespēju to ieviest. Ja sniedzat licencētus interešu izglītības pakalpojumus un vēl neesat mums snieguši licences informāciju, sistēma paziņos, ka jums ir jāsniedz informācija par licenci, ka varat sniegt šādus pakalpojumus šajā sudkrūrvienībā. Parasti licenci iegūst no pašvaldības vai citām iestādēm. Kamēr neesat iesnieguši mums informāciju par licenci, pakalpojumu nevar iestatīt aktīvajā stāvoklī. Tāpat, lai klientiem būtu vieglāk atrast piemērotu pakalpojumu formātu, lūdzu norādiet, kur jūsu pakalpojums tiek sniegts, klātienē, tiešsaistē, ārpus telpām vai jauktā veidā. Tālāk norādiet pakalpojumu formātu, kas vislabāk raksturo jūsu pakalpojumu sniegšanas formātu. Tas atkal galvenokārt ir paredzēts platformai Mili, lai pareizi klasificētu jūsu pakalpojumus, uzlabotu meklēšanas rezultātus un palīdzētu labāk aprakstīt jūsu pakalpojumus meklētāju programmām. Ja uzskatāt, ka mums nav jums piemērots formāts, atstājiet to tukšu un iesakiet mums alternatīvu. Tagad pāriesim pie nākamās sadaļas – mērķa auditorija. Šī sadaļa ir ļoti svarīga pakalpojumu meklēšanas nolūkam. Tas ļaus labāk izvietot jūsu pakalpojumus meklēšanas rezultātos un arī klientiem atrast sev piemērotāko. Norādiet vecumu grupu, kurai pakalpojums paredzēts. Izvēlieties valodas, kurās tiks sniegts jūsu pakalpojums. Ja sniedzat pakalpojumus tikai skolēniem, lūdzu norādiet attiecīgos klašu līmeņus. Ja sniedzat pakalpojumus konkrētā izglītības iestādē, lūdzu norādiet to, tas palīdzēs klientiem no šīs iestādes vieglāk atrast jūsu pakalpojumus un ļaus pievienot papildus kontroli, kas varēs pieteikties pakalpojumiem. Ja vēlaties ierobežot savu auditoriju tikai tiem bērniem, kuriem profilā ir norādīta konkrēta izglītības iestāde, varat izmantot šo iespēju. Tam ir 3 iestatījumi – nē, abonēt varēs arī citu izglītības iestāžu skolēni. Jā, abonēt varēs tikai tie skolēni, kuru profilā ir izvēlēta šī konkrētā izglītības iestāde. Jā, tikai verificēti skolēni, abonēt varēs tikai tie bērni, kuru profilā ir izvēlēta šī konkrētā izglītības iestāde un kuru profils ir sinhronizēts ar izglītības datu sniedzēju, skolas sistēmu vai pašvaldību. Pēdējais variants galvenokārt ir paredzēts ēdināšanas pakalpojumiem. Katram pakalpojumam ir jābūt vismaz vienam pakalpojumu sniedzējam. Tas var būt jebkurš lietotājs no jūsu organizācijas, kas pārvaldīs pakalpojumu vai notikumu. Ja pievienosit lietotāju ar pakalpojumu sniedzēju lomu, šis lietotājs varēs redzēt šo pakalpojumu savā profilā un pārvaldīt to. Jūs nevarat noņemt pakalpojumu sniedzēju, kas jau ir piesaistīts nākotnē plānotiem kalendāriem notikumiem. Šādā gadījumā jums vispirms tas būs jāizstāj ar citu lietotāju, pēc tam varat noņemt šo lietotāju no šejienes. Kontaktinformācijā varat norādīt to personu kontaktus, kuras ir jūsu darbinieki un kurām vajadzētu saņemt paziņojumus par šiem pakalpojumiem, bet nav jūsu Mili platformas lietotāji. Piemēram, ēdinātāji šo opciju izmanto, lai ēdnīcas darbinieki varētu saņemt ikrīta īsziņas ar dalībnieku skaitu. Nākamajā sadaļā jums tiks lūgts aprakstīt savu pakalpojumu,
lai klienti par to izlasīt un iepazīties ar pakalpojumu būtību. Lai jums atvieglotu procesu, mēs ieviesām mākslīgā intelekta atbalstu, kas palīdzēs jums izveidot pirmo apraksta uzmetumu. Vienkārši noklikšķiniet uz satura ģenerēšanas pogas un ierakstiet dažas norādes, un mākslīgais intelekts veiks darbu jūsu vietā. Ja vēlaties atjaunot aprakstu, vienkārši atkārtojiet procesu ar citām norādēm vai manuāli pielāgojiet tekstu. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas automātiski tulkot, un arī tulkojums būs paveikts. Tāpat neaizmirstiet pievienot dažus fotoattēlus, kas tiks parādīti jūsu pakalpojumam. Saistīto dokumentu sadaļā varat pievienot kādu neobligātu dokumentu, kas labāk apraksta jūsu pakalpojumu. Un tagad sarežģītākā iestatījuma daļa, nosacījumi un cenas sadaļa, kurā tiks definēts, kā darbosies jūsu pakalpojums, kāda būs cena un kā organizēsiet darbu ar klientiem. Atkarībā no jūsu abonēšanas biznesa veida ir bezgalīgi daudz kombināciju, kā izmantot sistēmu Milī. Pastāvīgs pieraksts ir abonēšanas modelis, kurš ir paredzēts galvenokārt gadījumiem, kad vēlaties, lai jūsu abonents tiktu automātiski reģistrēts un piedalītos ilgtermiņā katrā plānotajā pasākumā vai nodarbībā pēc noklusējuma, ja vien nav iesniedzis apmeklējumu kavējumu pieteiktumu saskaņā ar kavējumu pieteikšanas politiku. Iepriekšējās rezervācijas modelis ir paredzēts gadījumiem, kad jūs sagaidāt, ka jūsu dalībnieki jeb abonenti rezervē savu dalību katru reizi pirms pasākuma un tādējādi abonentam nav pienākuma regulāri piedalīties. Jūs drīkstat arī vienlaicīgi izmantot abas šīs metodes. Tas var ievērojami sarežģīt jūsu pakalpojumu, un, ja neesat pārliecināts, kā tas strādās, jums varētu noderēt mūsu konsultācija. Parasti apvienot abus modeļus ir noderīgi gadījumos, kad jūs organizējat regulāras nodarbības, kur lielākoties plānojat strādāt ar regulāriem abonentiem, tomēr varat arī rezervēt dažas vietas abonentiem, kuri vēlas izmēģināt pakalpojumu, pirms kļūst par pastāvīgu abonentu. Tātad lielākā daļa no jūsu abonentiem būs regulāri apmeklētāji, bet citi tikai laiku pa laikam rezervēs savu apmeklējumu. Jebkādas izmaiņas šajos abonēšanas modeļos aktīvā pakalpojuma ietvaros neietekmēs esošos abonēšanas līgumus, līdz tie beigsies, vai jau veiktās rezervācijas, bet ietekmēs esošo izvēli jauniem abonentiem. Apmeklētāja reģistrācijas metode nosaka, kā jūsu abonenti tiks iekļauti kalendārajos pasākumos un kā jūsu QR-koda skenēšanas lietotne tiks izmantota, lai kontrolētu abonentu plūsmu un apmaksu. Ir divi veidi, kā var darboties apmeklējuma reģistrācija. Pirmā metode ir automātiska reģistrācija. Šī metode nodrošina, ka visi jūsu abonenti, gan ar pastāvīgo pierakstu, gan ar iepriekšējo rezervāciju, tiek automātiski iekļauti kalendārā pasākuma sākuma brīdī, ja vien klients nav atcēlis savu apmeklējumu saskaņā ar kavējumu pieteikšanas politiku. Šādā gadījumā joprojām varat izmantot lietotnes skeneri, lai pārbaudītu dalībniekus un pirms pasākuma vai tā laikā pārbaudītu, vai dalībniekam ir pieraksts, taču apmaksu šī metode tiešā veidā neietekmēs. Otrā metode ir QR-koda skenēšana. Ja izvēlēsieties šo metodi, jūsu abonenti tiks reģistrēti pasākumos un no viņu e-naudas makiem tiks iekasēta maksa tikai tad, ja reģistrēsiet viņus, izmantojot QR-koda skeneri. Dalībniekus ar rezervācijām šī opcija neietekmēs, jo gadījumā, ja dalībnieks ar rezervāciju neieradīsies, apmeklējuma kartes limits netiks atjaunots. Ja izmantosies šo metodi, pasākuma dalībniekiem būs nepieciešams QR-kods vai arī varat izvēlēties dalībnieku no saraksta lietotnē. Šī opcija darbojas labi, ja vēlaties stingri kontrolēt dalībnieku plūsmu un iekasēt maksu tikai tiem, kas patiešām ir ieradušies uz pasākumu. Ja pasākums ir bezsaistē, joprojām varat izmantot lietotni, kurā varat atzīmēt apmeklējumu no abonentu saraksta. Tagad iestatiet, cik daudz pastāvīgo abonentu plānojat apkalpot. Ja šeit iestatāt minimumu, pēc pakalpojuma palaišanas, tiks automātiski pakalpojumam piemērots nevis status aktīvs, bet grupas komplektēšanas status, kas būs redzams abonentiem. Abonenti varēs pierakstīties pakalpojumam, bet pakalpojums nekļūs aktīvs, tātad kalendāra notikumi neincēsies, pirms pastāvīgo abonentu skaits nesasniegs jūsu norādīto minimālo slieksni. Šī ir ļoti noderīga funkcija, ja vēlaties iegūt minimālu abonentu skaitu pirms grupas nodarbību sākšanas. Tomēr jūs varat arī manuāli aktivizēt pakalpojumu jebkurā laikā, pirms tas sasniedz minimālo periodisko abonentu skaitu. Maksimālais pastāvīgo abonentu skaits noteiks, cik daudz pastāvīgo abonentu var būt jūsu pakalpojumā. Kad šis slieksnis tiks sasniegts, platforma Mēlī pārtrauks piedāvāt šo abonēšanas veidu jauniem abonentiem, kamēr neatbrīvosies šāda veida vietas,
kas nozīmē, ka jūsu pasākumos būs arī maksimālais periodisko abonentu vietu skaits. Visbeidzot, varat definēt maksimālo iepriekšējas rezervācijas apmeklētāju skaitu. Tomēr, ja esat atzīmējis abus abonēšanas modeļus, pastāvīgo abonēšanu un iepriekšējo rezervāciju, tad parasti jums ir jāpiešķir garantētas vietas abu veido abonentiem. Piemēram, tas ir liederīgi, ja jums ir grupas nodarbība, kurā lielākā daļa abonentu ir regulāri ilgtermiņa abonenti, bet vēlaties paturēt dažas vietas apmeklētājiem, kuri vienkārši vēlas ik pa laikam rezervēt dalību un izmēģināt pakalpojumu pirms pāriet uz pastāvīgās abonēšanas modeli. Maksimālais pasākumu skaits mēnesī ir lauks, kas ierobežo notikumu skaitu, ko var pievienot konkrētajā mēnesī. Šis skaits tiks iekļauts arī līgumā ar klientu, un tiklīdz tas būs sasniegts, vairs nevarēs pievienot notikumus, ja vien neveiksiet grozījumus klientu līgumos. Ja plānojat sniegt pakalpojumus, izmantojot pastāvīgā pieraksta modeli, kurā apmaksa tiek veikta, pamatojoties uz tarifu, jums ir jāievieš pakalpojuma tarifs. Parasti jums būs tikai viens tarifs, kuram jādod nosaukums un jānosaka cena. Ja dažiem jūsu pasākumiem ir atšķirīga cena, var tikt izmantoti vairāki tarifi. Piemēram, to dažkārt izmanto ēdināšanā, kur brokastis un pusdienas tiek nodrošinātas vienā pakalpojumā un pusdienas tad tiek noteiktas ar dārgāku tarifa cenu. Ja izlemsiet mainīt tarifa cenu vēlāk, tas būs iespējams, bet tarifa cena stāsies spēkā pēc 30 dienām, savukārt tekošie abonenti, kuriem ir spēkā līgumi uz laiku, kas ilgāks par 30 dienām, tiks nekavējoties nosūtīt informāciju par plānotajiem grozījumiem viņu līgumos. Tarifu cenu izmaiņas neietekmēs klientus, kuriem ir iegādāta apmeklējumu karte noteiktam apmeklējumu skaitam. Apmeklējumu kartes ir norēķinu instruments, ko jūsu abonenti varēs izmantot, lai norēķinātos par apmeklējumiem gan rezervācijas gadījumā, gan pastāvīgajiem pierakstiem. Jāņem vērā, ka rezervācijas ir iespējams veikt tikai un vienīgi, izmantojot apmeklējumu kartes. Līdz ar to, ja plānojat sniegt pakalpojumus, pamatojoties uz iepriekšējas rezervācijas modeli, tad jums ir jānorāda vismaz viena apmeklējuma karte, ko klientiem būs iepriekš jāiegādājas, lai veiktu rezervācijas. Ja vēl neesat izveidojis apmeklējumu karti, varat nospiest pogu, pārvaldīt apmeklējumu kartes, kas novirzīs jūs uz apmeklējumu karšu pārvaldības skatu, kurā varēsiet tās pārvaldīt. Vienkārši izveidojiet vienu vai vairākas un pēc tam iestatiet tās pakalpojumā. Kavējumu pieteikšanas politika ir ļoti svarīgs iestatījums, kas kontrolēs, kā jūsu abonenti varēs pieteikt kavējumus pirms pasākuma, lai no tiem netiktu iekasēta maksa par pasākumu. Šeit var iestatīt kavējuma pieteikšanas laika termiņu un cik reizes kalendārā mēneša laikā jūsu abonenti drīkstēs atcelt savu apmeklējumu. Ja abonents sasniegs šo limitu, klients nevarēs veikt atcelšanu, līdz ar to tiks automātiski reģistrēts un tiks iekasēta maksa vai izmantošanas reize no apmeklējumu kartes. Ja savā pakalpojumā izmantosiet apmeklējumu kartes, varat tā iestatījumos norādīt, vai apmeklējumu kartei tiek piemērota kavējuma pieteikšanas iespēja. Iestatiet, cik stundas pirms pasākuma vai līdz pulkstens cikiem pasākuma dienā abonents var atcelt apmeklējumu. Tāpat iestatiet, cik daudz kavējumu pieteikumus mēnesī abonenti drīkst veikt šī pakalpojuma ietvaros. Ja vienojaties par papildu atcelšanu konkrētam abonentam, to vienmēr varat izdarīt manuāli plānotā pasākuma ietvaros. Šis limits tiek skaitīts kalendārā mēneša ietvaros. Parādu vadības blokā jūs varat iestatīt savu politiku attiecībā uz parādu pārvaldību. Parādi var veidoties tikai, ja pakalpojums darbojas pamatojoties uz pastāvīgā pieraksta modeli un ja tiek piemērots tarifs un nevis tiek izmantot apmeklējuma karte, jo apmeklējuma karte vienmēr tiek pirkta ar priekšapmaksu un tādējādi parāds nevar izveidoties. Ja atļausiet parādu veidošanos un ja jūsu abonentam ir pastāvīgs pieraksts. Pastāvīgā pieraksta gadījumos, kad abonentam ir beidzies apmeklējuma kartes limits un nav izdevusies vai nav veikta automātiskā apmeklējuma kartes atjaunošana līdzekļu trūkuma dēļ, platforma automātiski šādam klientam piemēros tarifa maksu par apmeklējumu. Un gadījumā, ja jūs atļausiet dalību ar parādu, tad faktiski dalība tiks apmaksāta uz parādu un dalībnieks joprojām varēs piedalīties un norēķināties vēlāk. Tas var būt parocīgi daudzos gadījumos, kad vecāki aizmirst papildināt kontu vai atjaunot apmeklējuma karti, bet bērns ierodas uz pasākumu. Šādā gadījumā pakalpojums joprojām tiks sniegts bez faktiskas samaksas un kad ģimenes maciņš būs papildināts, parādu darījums tiks nokārtots. Ja jūsu abonenta pieraksts tika automātiski apturēts, jo viņš sasniedza parāda slieksni, ir iespējams iestatīt automātisku pieraksta atjaunošanu, ja abonents parādu nokārtos.
Pieraksts tiks atjaunots, ja būs pieejama brīva pastāvīgā pieraksta kapacitāte. Papildus tam jūs varat iestatīt uzkrātā parāda summas slieksni, pie kura platforma automātiski apturēs klienta pastāvīgās abonēšanas pierakstu. Līgums joprojām būs aktīvs un pierakstu varēs atjaunot, ja parāds būs nokārtots un pakalpojumā joprojām būs pietiekams vietu skaits pastāvīgajiem abonentiem. Var rasties situācija, kad vienam klientam tiek atcelts pieraksts parāda dēļ, un tikmēr pastāvīgs pieraksts tiks izveidots citam, jaunam klients, kurš ieņems pirmā klienta vietu. Tāpat jūs varat noteikt maksimālā parāda apmēru, pie kura ļaut klientiem izveidot vai atjaunot pierakstu. Lauks rezervācijas gala termiņš noteiks, cik stundas pirms pasākuma sākuma ir pieejama rezervācijas iespēja. Šis iestatījums attiecas tikai uz iepriekšējas rezervācijas veikšanu, bet ne pastāvīgās abonēšanas modeli. Ja tas ir iestatīts kā nulle, tad rezervāciju var veikt līdz kavējuma pieteikuma termiņa iestāšanās brīdim. Ja kavējuma pieteikšanas termiņš nav noteikts līdz pasākuma sākuma laikam. Laukā maksimālais rezervācijas loks tiek iestatīts maksimālais iepriekšējās rezervācijas veikšanas periods. Ja vēlaties, lai jūsu pasākuma rezervācijas nevarētu veikt uz pārāk ilgu laiku uz priekšu, šeit varat to kontrolēt. Jums tāpat obligāti jānorāda distances līguma veidne, kas tiks izmantota, kad jūsu klients veiks pieteikšanos atbilstoši pastāvīgā pieraksta modelim. Jūsu klientiem būs jāparaksta distances līgums ar attiecīgo tekstu, ko izmantosiet pēc jūsu izvēles. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā platforma neuzņemamies juridisku atbildību par līguma tekstu, kuru izmantosiet neatkarīgi no tā, vai izmantojat mūsu sniegto veidnes piemēru vai savu tekstu. Šeit jūs varat noklikšķināt uz skatīt visus līgumus un doties uz līguma pārvaldības sadaļu, kur varat apskatīt pieejamās veidnes un izveidot jaunas. Ja savā pakalpojumā atļāvāt dalības rezervācijas pieraksta veidus, tad jums jānorāda izmantojamā līguma veidne. Jūsu klientiem rezervācijas veikšanas brīdī būs jāparaksta distances līgums ar attiecīgo tekstu pēc jūsu izvēles. Tādā veidā katra rezervācija tiks balstīta uz atsevišķu distances līgumu. Jūs varat iestatīt arī līguma termiņu, kas tiks piemērots pastāvīgā pieraksta abonentam, ja atstāsiet to tukšu. Līguma termiņš tiks noteikts tāds pats kā jūsu pakalpojuma beigu datums. Termiņu var iestatīt dienās no abonēšanas datuma vai tam var būt konkrēts beigu datums. Līdz ar to klientam noslēdzot pastāvīgās abonēšanas līgumu, termiņš sāksies ar abonēšanas datumu un beigsies ar konkrēto jūsu norādīto datumu. Beidzoties līguma termiņam, automātiski tiks pārtraukts arī pieraksts. Svarīga nozīme ir arī jūsu pastāvīgo abonentu parakstīto līgumu termiņiem. Laukā līguma pārtraukšanas termiņš ir var norādīt, cik dienas līgums vēl būs spēkā, pirms tas tiks izbeigts, kad klients inicies līguma pārtraukšanu. Jūsu norādītā PVN likme tiks informatīvi attēlota klientiem pie cenām, kā arī pie veiktajiem maksājumiem. Mēs jūsu vietā PVN nodokli neiekasēsim, neuzskaitīsim, taču attēlosim to klientiem informatīvi. Tāpat gadījumā, ja izrakstīsiet rēķinus klientiem, kuriem ir parāds, PVN likme tiks uzrādīta arī jūsu rēķinos. Gadījumā, ja izmantosiet mūsu funkcionalitāti rēķinu izrakstīšanai klientiem, kuriem ir parāds, sistēma piemēros no klienta sagaidāmo automātisko maksājuma termiņu. Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, spiediet pogu, saglabāt un iestatiet pakalpojumam aktīvo statusu. Apsveicam! Jūsu pirmais pakalpojums ir veiksmīgi izveidots. Tagad pārējam atpakaļ uz sadaļu pakalpojumi. Tagad, kad pievienojāt pakalpojumu, varat to viegli dublēt, noklikšķinot uz atbilstošās pogas. Tādējādi tiks izveidota precīza pakalpojuma kopija, taču bez abonentiem, atbildīgajām personām un plānotajiem notikumiem. Varat pielāgot iestatījumus, pievienot notikumus un paralēli palaist pakalpojumu, mainot tā statusu no melnraksts uz aktīvs. Neaizmirstiet pārslēgt pakalpojumu slēdzi uz publicēts, lai visi lietotāji to varētu atrast platformā un tiešsaistē. Mums ir vēl viena svarīga funkcionalitāte, kas palīdzēs jums pārvaldīt situācijas, kad nolemjat mainīt kādus no svarīgākajiem iestatījumus, kas tieši ietekmēs jūsu abonentus. Abonentiem slēdzot ar jums distances līgumus, izdrukātajā līgumā tiks iekļauti tādi īpašie nosacījumi kā tarifi, kavējuma pieteikšanas politika, parādu pārvaldības politika, līguma izbeigšanas termiņš un citi. Lai izvairītos no situācijām, kad kļūdas dēļ maināt kādus no šiem nosacījumiem, kā arī lai ļautu saviem klientiem pietiekamu laiku pārskatīt izmaiņas un nepiekrišanas gadījumā izbeigt līgumus, mums eksistē speciāls līguma izmaiņu vadības process. Mainot kādus no īpašajiem noteikumiem,
jūs ieraudzīsiet šādu modālo logu, kas informēs par jūsu konkrētām veiktajām izmaiņām. Visas šīs izmaiņas tiek saglabātas izmaiņu žurnāla ierakstā tālāk esošajā tabulā. Kad būsiet pabeiguši visas nepieciešamās izmaiņas, tās tiks konsolidētas vienā izmaiņas ierakstā, un šīs izmaiņas varēsiet ieplānot, iestatot konkrētu datumu, kas nevar būt agrāks par 30 dienām. Visi klienti, kurus ietekmēs šīs izmaiņas, nekavējoties saņems grozītos līgumus ar norādītajiem vecajiem un jaunajiem noteikumiem, tāpēc viņiem būs laiks pārskatīt un pieņemt, neko nedarot vai pārtraukt līgumu, ja viņi nepiekrīt. Tādā veidā jums nebūs jāsazinās un jāpārvalda katrs atsevišķs klients par līguma izmaiņām.